Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 24. Pieejami bēgeļi, paticis Ziemassvētku brīnums, mūsu ikgadējais Rosova skriešanas maratons. Ak, mans Dievs, cik mīlīgi. Kāda ir trakāka kā palaidnība, ko es esmu izdarījusi? Gatavošanās svētkiem var būt ļoti. Labrīt, mani mīļie, labrīt! Mēs dotajā brīdī esam atbraukuši uz Stokmanu. Pulkstenis ir 9 no rīta. Nu, nevis 9, bet jau nedaudz pāri 9. Es izdomāju, ka es braukšu no paša rīta, kamēr vēl ir maz cilvēku. Bet, nav tā, ka vispār ir tukša stāvvieta, bet, nu, protams, ka es neesmu vienīgā tik gudra, kas grib izdarīt jau visu no rīta. Bet jā, dosimies mūsu ikgadējā gardumu meklēšanā uz Stokmanu, ja? Un pēc tam man teorētiski vajadzētu arī aiziet uz centrāltirgu un nopirkt gaļu, jo es šogad esmu atbildīga par cetuti. Tā kā jā, es izdomāju, ka visoptimālākais veids būs ielikt mazo Emīti ķēngurusomā. Sākumā plāns bija arī doties, arī ņemt līdzi Markusu ar abiem bērniem, bet pēc tam es vīram šorīt no rīta pateicu, ka tas ir neprāts doties 23. decembrī ar abiem bērniem pa veikaliem. Tā kā jā, Markus arī bija tīri laimīgs, ka viņš var doties ar tēti dienas skaitās. Bet jā, es vispār brīnos, ka es šeit esmu 9:30 no rīta, jo vēl pulkstenis 8:10 mēs vēl visi saldi čučējām. Naudu ielikt kraikasē. Kā dzirdat, mums te ir nedaudz trāko māja. Mēs ar Emīti atgriezāmies jau kādu brītiņu atpakaļ. Markus viņš arī ir mājās, vīrs aizbrauc tālāk pa savām darīšanām. Kamēr Emis bija labā omā, es izmantoju laiku liederīgi un savedu sevi kārtībā, jo es burtiskā nozīmē no rīta izkāpu ārā no gultas, uztaisīju tikai sejas kopšanas rutīnu un iztīrīju zobus, un mēs pa taisno braucām. Tāpēc jā, es tagad iegāju dušā, uzliku nedaudz kosmētikas, jūtos uzreiz daudz labāk. Šopings Stokmanā, kā vienmēr izdevies, sapirku ļoti gardas lietas, nedaudz. Jā, tūlīt arī uztaisīsim pirkumu unboxingu, bet pēc Stokmana, kamēr Emis gulēja man ķēngurusomā, mans ergosomā, es izdomāju, ka es aiziešu ar kājām līdz centrāla tirgumu. Nopirku gaļu cepetim, nopirku ļoti daudz. Es nopirku tik daudz, ka es knapi varēju aiziet atpakaļ līdz mašīnai, bet es šoreiz nopirku dubultā daudzumā, tāpēc, ka es cepšu gaļu gan Ziemassvētku vakaram, gan arī es paņēmu vēl vienu papildus gabalu gaļas, ko izcep 25. datumā, tā, lai mums ir arī svaigs cepetis. Jā, vienīgais pretēji tam, ka es biju iedomājusies, ka es aiziešu arī uz kosmētikas nodaļu, es tomēr izlēmu, ka es šodien neiešu, ka šodien nav īstā diena. Man
ka man vajag speciāli noskaņojumu, tā kā es atstāju tos kosmētikas pirkumus pēc jaunā gada vai periodā starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Bet, ko es nopirku Stockmanā? Es biju ļoti priecīga ieraudzīt, ka Stockmanā ir pieejami bēgeļi. Es būtu tā vai tā braukusi uz Liepkalnu maiznīcu. Viņus nopirku, bet es izdomāju, ja jau viņi ir Stockmanā, tad es paņemšu viņus Stockmanā. Es paņēmu tāpat ļoti garšīgu, svaigi ceptu maizi ar olīvām. Vienkārši, viņi izskatās un smaržo fenomenāli. Pīļu aknu musu ar trifelēm, kas varētu būt ļoti garšīgi ar šo te maizi. Tad es paņēmu ceptu cūgaļas šķīņķi, kas izskatījās vienkārši nenormāli garšīgi. Augsti kūpinātu lasi, jo tas ir mans un Markusa favorīta ēdiens. Jā, tu gribēsi maizīt ar lasi? Jā. Tad es paņēmu vēl šādas te lašas ķēlītes, nolēmu paprovēt. Lašas ķēlītes muskavādo. Es tādas nebiju garšojis. Un jā, tad es vēl paņēmu spraudu parasto pienu un arī spraudu vaniļas pienu, jo jā, šie pieni nevienmēr ir pieejami veikalos. Šis spraudu parastais piens vēl ir pieejams, bet jā, vaniļas reti kur ir pieejams. Un Emis man plēš aiz matiem. Un jā, mani mīļie, ir noticis Ziemassvētku brīnums. Es jau necerēju, ka es saņemšu šo paciņu līdz Ziemassvētkiem, un es ļoti sabādājos tikai tāda iemesla dēļ, ka šeit ir drēbes, kas ir konkrēti saistītas ar Ziemassvētkiem, un kuras es gribēju vilkt Emīlijai Ziemassvētku vakarā, bet kā redzat, brīnumi notiek, paciņa ir piegādāta. Es domāju, tūlīt arī uztaisīsim ar jums unboxingu, bet vispirms uztaisīšu sev un Markusam lašmaizītes. Man jāsaka, ka šis lasis man garšo vairāk nekā masalīta lasis. Bellissimo! Mums fonā iet Grinč. Markus, viņš spēlējās ar Emīti. Tikko zvanīja mammīti, ka viņi ir atpakaļ mājās, tā kā mēs pavisam drīz dosimies pie viņas. Es tikai gaidu, kad Emīlija nedaudz vairāk sagurs, lai viņai sanāk tāds kā gulēšanas laiks, kamēr mēs braucam. Bet jā, es ar citu nemaz nepateicu, man liekas, kad mēs šodien brauksim pie manas mammītes, jo šodien ir mūsu ikgadējais rosola griešanas pasākums. Ja jūs sekojat maniem vlogmasiem, ja jūs esat skatījušies manus vlogmasus iepriekš, es domāju, ka jūs tas neizbrīnīs, ka mēs katru gadu griežam 2 lielas rosola bļodas. Un jā, tā ir kļuvusi par tādu kā mammas meitas tradīciju, ka mēs griežam rosolu kopā dienu pirms Ziemassvētkiem. Bet jā, Markus paliek nevaldāms mazliet, tā kā es domāju, ka es atvēršu tūlīt ar jums šo te sūtījumu un mēs arī brauksim. Jā, te 2 lietiņas ir Emītim un 1 lietiņa ir Ernestiņam, jo mēs ar Lauriņu pasūtījām kopā. Jūs tikai paskatāties, ak, mans Dievs, cik mīlīgi, es nevaru paskatīties. Aburoši šāds te rāpulītis. Tad Lauriņa savam Ernestiņam pasūtīja šādu te džemperīti ar piparkūku vīriņu. Ļoti, ļoti aburoši. Un es Emītim pasūtīju arī šādu te džemperīti ar ziemeļbriedi. Es domāju, ka tūlīt, es domāju, ka rīt, kad mēs dosimies svinēt Ziemassvētkus, es Emītim vilkšu šo, bet tā kā mums ir, starp citu, diezgan daudz visādi Ziemassvētku pasākumi, uz kuriem mēs dosimies,
Šo iesaiņosim atpakaļ Lauriņai, jo braucot pie mammītes viņai ievedīsim. Bet jā, starp citu, runājot par pasākumiem, uz kuriem var doties laikā starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu, ja nu gadījumā jūs arī cenšaties kaut kā aizpildīt šīs dienas, zinu, ka tas var būt dažkārt izaicinoši. Pirmkārt, mēs dosimies 26. decembrī uz Paw Patrol izrādi. Es kā speciāli neteicu latviski, lai dažs labs nesaprastu un viņam būtu pārsteigums. Viņš nezina, ka mēs dosimies uz šo te izrādi, bet pasākums solās būt ļoti, ļoti foršs un interesants. Savukārt 29. decembrī mēs dosimies uz Arēnu Rīgu uz ledus šovu Īkstīte, kas arī solās būs ļoti skaisti. Priekšnesums man kā izbijušai daļslidotājai būs, es domāju, ļoti interesanti paskatīties, un es domāju, ka arī maziem Markusiņiem būs interesanti. Tā kā pasākums notiek Arēnā Rīga, es domāju, ka šovam ir jābūt iespaidīgam. Es noteikti atstāšu pasākumu linkus video aprakstā, ja nu arī jūs meklējat veidu, kā aizpildīt brīvdienas. Tāpēc jā, atstāšu linkus video aprakstā. Un tagad bērni paliek nevaldāmi, mēs braucam pie Ko mēs darām? Ko tu tik nopietni dari? Nu, viņš nopietni griež. Un nav neko nedara. Un varēs pieskatīt bērnu, kad viņš pamodīsies. Nu ko, mūsu ikgadējais rosola griešanas maratons var sākties. Tad šodien mamma ir smuka, šodien viņa var... Markus, ko tu mācies taisīt mammai kafiju? Jā, viņš mācās mammai taisīt papapā. Tā, tagad ieslēgsim. Uzliksim krūzīti. Skaties, jo malacis, paskaties, un te pietur, te, kur nav nazīšu, un paskaties, kā tev smuki kvadrātiņas jānāc, redzi. Māmu, tev ir zin, kas jāpastāsta maniem sekotājiem. Kāda ir trakākā palaidnība, ko es esmu izdarījusi? Bet tikai neapkauno mani. Kā tas varētu būt savienojams, neapkauno trakākā palaidnība? Nu, Markusa vecumā, kad es biju tādā vecumā. Man jāpadomā. Nu, padomā. Tu jau visu laiku strādāji kaut kāds šausmas. Nevar izcelt vienu, ja? Man liekas, ka trakākais bija tas, ko mēs nemaz nesapratām uzreiz, ko mēs pēc tam sapratām, ko tu pati, man liekas, pastāstīji. Ka tu biji rāpojusi pa tiem baltajiem plauktiem zem griestiem. Nu, jā, bet man vienreiz... Un vēl šķiltavs ļoti smuki. Un vēl šķiltavs atradus un izlietojus tur guļamistabā šķīlus to uguni. Mēs to, protams, ka mēs maz nezinām. Nu, pie brāļa mantām. Mums vienkārši ļoti paveicās. Un arī forši, ka tu nenogāzies tur. Nē, es atceros, ka vienreiz es rīktīgi arī nomaucos. Tu nomaucies pie rakstām galda, ka tu maziņa biji. Tas jā, bet man liekas, ka es arī, tad, kad jau bija uztaisīts remonts, mazajā istabā. Bet tu laikam lēmīgi nomaucies uz gultas, jā, tas man kaut kas tāds ir atmiņā. Tu jau taisījāt tās durvis ciet un spēlējāties, un tu vien arī man jau neienāc prātā kaut ko tik traku varīt. Jo mums ar brāli citā dzīvoklī, kad mēs vēl dzīvojām uz Brīvības ielas, tur pie vecās Ģeržos baznīcas, jā. Mums bija viss... Es biju mīlušais. Mārkus, kad es biju maziņa. Tu vēl nebija piedzimis. Kāpēc? Tāpēc, ka mamīte es biju tikpat maziņa, cik tu tagad. Jo mums tajā dzīvoklī, kur mēs dzīvojām Brīvības ielā, mūsu ar brāļa istabā visa siena bija plauktos, bet tā, ka tiešām visa siena. Nu, un ko dara mazā Elīna? Mazā Elīna kāpelēja, tāpēc, ka tur bija brāļa foršās mantas, man taču vajadzēja visu izokšķerēt. Un tā es arī vienreiz nokritu no paša augstuma, labi, ka uz gultas. Ārprāts.
Par šķiltavām gan es neatceros, bet tā. Par tām šķiltavām tu pati izstāstīji. Bet redzi, labums ir tas, ka tu mācēji krist, pateicoties lidošanai. Ja? Jo atceries, ka toreiz, kad tu no tā zirga nomāvies, ja tu nemācētu krist, tur būtu Elu un Indija. Ja? Paldies Dievam. Atceries, ka tu biji dusmīgi, ka mums bija bagažniekā drēbes līdzi, visu dubļos ārā. Jā, un kopš tā laika es izlēmu, kad Nē, es arī man nepatīk. Gribētos, es nevaru zināt, pēc tam būs visu mūžu ģipsī jāsēž priekškam. Jā, man patīk. Tāda Elīna bija palaidne, jā. Elīna bija palaidne, reku vēl viens palaidnes aug. Jā, un tad vēl vecajā dzīvoklī, nevis mūsu istabā, bet lielajā istabā bija tāda kā niša, kur māma strādāja vienmēr. Tur, protams, kad arī visas tās sienas ir plauktos un tur viss kaut kādas mādas interesants un liels rakstāmgalds un ko Elīna dara. Protams, tik līdz māma iziet ārā pa durvīm. Elīna lap uz galda un skatījos, kas tur viss interesants. Nē, uz tā galda jau varēja stāvēt. Es atceros, ka mēs tur spēlējām paslēpes, ka es, piemēram, slēpos uz palodas aiz aizkariem. Jā, es neko tādu neatceros. Es tikai neatceros, ko mēs tās paslēpes spēlējām ar No Ronaldu gan jau, ka. Laikam. Jo es tā neatceros, ar mani tu laikam tā neslēpies. Nu, tāpēc, ka man Savādāk ir tās rotaļas. Nu jā, Ronalds šausmīgi gribēja spēlēt paslēpes, bet saprot, bet man atkal, tur jau nebija kur slēpties, jau tikpat maz dzīvoklīs kā šitas. Pagad, tu jau paņēmi sīpoli. Nu jā. 3, jā? Jā. Tā. Sadalīju uz 2, sanāk pusotras. Jā, es tikai domāju, vai pietiks. Pietiks. Tas gan labi, ka tu šito paņēmi. Tu jau aizmirsi, ja, ka es apsolīju? Nē, bet jā, es aizmirsu par viņu vispār. Nē, es neaizmirsu, ka tu apsolīji, bet vienkārši piemirsu. Ārpats kādi iftīgi sīpoli. Es esmu visa noraudājusies. Tāpēc, ka mamma ir kaut kādi ekstra trakie sīpoli. Tā. Pulkstens ir gandrīz 8:30 vakarā, un mēs burtiski tikko atgriezāmies no pārtikas veikala, nopirkām visas atlikušās lietas, kuras bija jānopērk. Es īsti neesmu pārliecināta, vai mēs nopirkām visu, jo mēs braucām uz veikalu bez saraksta. Jā, līdz ar to es nezinu, vai mēs nopirkām visu vai nē, bet nu labi. Es domāju, ka ja arī es kaut ko aizmirstu, tad lielas kāda nebūs. Bet ko es varu teikt? Gatavošanās svētkiem var būt ļoti nogurdinoša. Tikko arī izliku vlogmas dienu numur 23 laivā. Mīļie, vai jūs spējat noticēt, ka es esmu izpildījusi solīto plānu? Gandrīz par, es teiktu, par 90. Ko? Riktīgi smieklīgi! Man ir atlicis uzfilmēt 1 vlogmasu un izrediģēt 2 vlogmasus. Tu vari iedomāties, jā. Ko? Riktīgi smieklīgi, ko? Oi. Vakara smieklu devu no Emīlijas Jaunkundzes, ko? Baigi smieklīgi? Tu baigā meitene, man. Jā. Tā kā jā, es tiešām lepojos ar sevi. Bet tagad... Kas tik smieklīgs? Viņa pirmo reizi tik daudz smējās, tik daudz un tik ilgi. Jā, vai tu smējies par mikrofonu? Tu smējies par šito?
tu smējies par šito. Bet jā, es gribu tikt galā ar Emīliju, proti uzvilkt viņai pidžamu, uztaisīt pieniņu uz nakti un tad likt viņu čučēt. Tu man rādi savas kājas? Cik smieklīgi. Jā. Cik smieklīgi. Un jā, tad es gribu izkrāmēt pārtikas produktus. Teorētiski es gribēju šodien iztīrīt arī leduskapi, bet tas man neizdevās, tā kā ar to es iespējams nodarbošos rīt, lai gan loģiski, kā tukšu leduskapi iztīrīt ir daudz vieglāk nekā pilnu leduskapi. Es nevaru viņu tik smieklīga. Bet jā, rīt ir Ziemassvētki, man ir tāda nedaudz saldsērīga sajūta, bet par šo mēs parunāsim rīt, jo rīt Markusiņš ar vīru dodās uz Alīnas Dominika dzimšanas dienu, līdz ar to mums būs laiks ar jums parunāties, jo rīt ir pēdējais vlogmas, vai ne? Jā, īstenībā man noteikti vajag sarakstīt sarakstu, kas ir jādara rītdien, lai es visu atcerētos un visu izdarītu, vai ne? Ko? Vai ne? Pumpiņa mana. Ak, Emītī, cik skaista tu gan esi, oh, Emītī, cik skaista tu gan esi. Bet jā, es nedaudz esmu sabēdājusies, jo pilnīgi iespējams, ka mēs būsim rīt tādā samazinātā sastāvā. Mēs jau būsim mazāk nekā parasti, jo parasti ar mums Ziemassvētkus svin mani krustucēki, bet šogad viņi ir jo jā, katru gadu ar mums svin Ziemassvētkus arī mani krustucēki, un ar savām ģimenēm viņi svin 25. bet šogad viņi ir izlēmuši svinēt kopā jau 24. datumu, kas ir saprotams. Un jā, līdz ar to mēs jau būsim mazākā sastāvā nekā parasti, bet šodien mamma pateica, ka it kā arī brāļa ģimene ir apslimusi, līdz ar to jā, es ļoti ceru, ka viņi būs tik veseli, lai rīt atbrauktu, ja ne pilnā sastāvā, tad vismaz pussastāvā. Savādāk jā, būs kaut kā. Gribās būt visiem kopā šajos svētkos, bet tad jau redzēs. Rakstiet komentāros, vai jūs bērnībā skatījāties latviešu filmu Ziemassvētku Jāmpadracis. Es viņu skatījos non-stop, jo mums mājas bija kasete. Bet jā, manuprāt, tā ir nemirstošā klasika. Labrīt, mani mīļie! Es sev raksturīgā manierē nepabeidzu vakardienu vlogmusu, bet neko tādu jūs nepalaidāt garām. Principā es noliku čučēt Emīti, tad mēs skatījāmies Ziemassvētku Jāmpadracis, tad mēs nolikām čučēt Markusiņu. Tad, kad es biju gandrīz finišējusi, jo vēl es neesmu pabeiguši šo vlogmusu, jo es pabeigšu viņu tikai pēc tam, kad es izradīšu, pielikšu klāt šo klipiņu. Pulkstens bija aptuveni 1:30 naktī. Es nezinu, kas vakar bija ar manu rediģēšanas tempu, vai es arī vienkārši biju safilmējusi salīdzinoši daudz satura, bet jā, vakar kaut kā rediģēšana man negāja tik raiti kā parasti. Un jā, tad, kad es pabeidzu, bija jau 1:30, es vairs nebiju spējīga slēgt iekšā kameru un kaut ko teikt, tāpēc jā, es izdomāju, ka es finišēšu šo 24. vlogmasu šodien, vai jūs saprotat, ka ir palicis tikai viens vlogmas. Jā, man ir tā
bišķiņ bēdīgi, mēs esam bijuši kopā 24 dienas pēc kārtas. Es nesūdzos, man tīri labi patika. Vēl man ir sajūta, ka man pierē ir iedurts botoks. Man šausmīgi sāp piere, bet nē, es nebiju botoksā. Man Emīlija 2 dienas atpakaļ spēlējoties ar tādu kā koka grabulīti, vicinoties ar rokām, nejauši iezvetēja man pa šo vietu, līdz ar to jā. Ja jūs domājat, kāpēc man šeit ir tāds sarkans, tad tas ir tāpēc, kad meita mani iekaustīja. Es jau, protams, sapratu, ka tas bija pilnīgi nejauši, bet jā, es teikšu, ka šodien man tā sāp piere. Sajūta ir tāda, kā es būtu bijusi uz botoksu. Tas man starp citu liek aizdomāties par to, ka man vajadzētu tā kā pierakstīties pēc jaunā gada. Bet jā, mani mīļie, es nevaru ļoti ilgi ar jums pļāpāt, jo šodien ir Ziemassvētku vakars. Sagatavošanās rītā pilnā sparā, bet visu to jūs ieraudzīsiet jau vlogmas dienā numur 25. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstat abonēt manu kanālu, spiediet pogu, liels paldies, es būšu neiedomājami pateicīga un tiekamies jau vlogmas dienā numur 25. Atā!